let's get fucking rowdy! Real trap shit! We make it look easy! Es saprotu, kāpēc man sejas izstāst tumšāk kā pārējiem, man tas kauzas bija faknējis bloķē sejas, viņi nolikšu malā. Es gribēju šito ieslēgt, var? Nē! Ko ieslēgt? Bet viņš nenoskanēja. Nogriezt skaņu vienkārši šīs jāsgriežīt. Tas būtu tik smieklīgi, ja būtu sācies un es ieslēdzu. Tā bohuj, kareč. No, Jebkurā gadījumā mēs esam atpakaļ ar 19. epizodi un atceros, bija ļoti daudz komentāru, kas teica, baiba vajag vēl, un baiba sajūtās ļoti krūta. Es mēģinu saprast, tu esi kadrā, man liekas, tu esi kadrā, jā. Tagad, ja tu paliecās šitā, tu esi kadrā, jā. Un tad baiba vienkārši bija ļoti augstās domās par sevi. Viņa teica, ka es esmu kaut kāds pezants, es esmu otrā līmenī, kaut kāds cilvēks vispār, ka viņa ļoti famous, un arī TikTokā bija search, baiba rektupus un tā. Jā, tas bija. Un tāpēc mēs uzaicinājām Baibu, mūsu milzīgo nereālo influenceri, kurā ir OG arī Ulžāka fane. Tev, kas sakāms pirms sākam sēriju, ļoti svarīgas lietas. Viņa gandrīz šodien nomira. Mēs tikā bijām golfu spēlēt. Viņa gandrīz zaudēja savu dzīvību. Es zaudēju savu aci vai, nezinu, gandrīz salauzu žokli. Jebkurā gadījumā, pateicoties viņiem. Kaut kas svarīgs to jāpasaka. Kā domā, kas to jāpasaka? Tas jāizdara. Ļoti svarīgs. Jā. Like Suck dick! Visi sūkai! Like, subscribe. Subscribe, kāpēc? Mums jādabīja 100,000 sekotāji līdz nākamajai dienai. Labi, anyway, let's go. 19. sērija aiziet. Davai. Koproduktiem saindējušies cilvēki un policija ir sākusi izmeklēšanu. Ieviņa aicina visus uz savu dzimšanas dienu. Aivars grib atlaist no darba Zentu. Piespies Aivaru savu lēmumu. Zenta, ko tu dari? Viņa tāda drama queen. Viņa ir super drama queen. Ridīgi refreshing, tāpēc mēs vakar tieši skatījāmies iepriekšējā sēriju. Jā. Yeah. Čau, vecstāv! Es neesmu tavs vecstāvs. Tu tiešām izvarēji vakar to Zenta stantu šeit? Vai tev dāvana priekš manis ir? Ieviņa. Dāvanas tāpēc ir dāvanas, ka tās dāvina nevis prasa. Kas te nu par prasīšanu? Ņem man laptopu. Protams, ka man ir dāvana savai mazai princesītei. Kuriem mēs nav tvīstā mazmeita? Skaista, paskaties. Daudz laimes dzimšanas dienā. Paldies! Kas tur ir? Tas visvairāk faktā, ko viņš varētu tagad uzdāvināt. Rotas vai batplaks? Inga, fuj, tas ir bērns. Jā, es atvainoju. Tas nebija tā doma. Tas ir Martai. Debīlākais. Es vienkārši pateicu debīlāko. Jā, es vienkārši saku, es tev iestādīju to domu pat stulbāko. Bet kas tāds ne fakta apstulba lieta, viņš varētu uzdāvināt kaut kādu ķipā sudraba karota kaut kāda ķipā. Tas jau kristībā. Kaut kas tāds. Nē, tur būs kaut kā. Ko es izdarīju ķipā no sērijas? Tikko sākām. Redziet, katru reizi, kad šeit kaut kādu muļķīšu. Jā, nē, tur. Tas nebija tā domāts. Mēs ticam. Palīdzēsim, mam. Ciesim. Ko viņš nav skatu? Tu es zinu, ka tur ir batplaks. Matus prādzis, mam tūlīt pat ieliksim. Nu, ko tu tūliņ pat? Mēs tā kā jau sataisījām. Jā, tev, bļā, man parūka vispār ir. Fujaks nahu ir miljonārs pelna, bļā, tur brauc uz Angliju tenisu spēlēt. Bet viņš velta matus prādzi. Viņš uzdāvina matus prādzi, what the fuck? Es būtu vīlies. Varbūt viņi ir zelta. Nu, bet ja jubilārs vēlas, viņš vienmēr stāv tā kā apdirsies. Manis dāvinātajā matus. Ir džins, ko Sydney Sweeney reklamēja, tajā American Eagle. Vectēvs nokārto darba darīšanas, ko, jā? Kādas darba darīšanas? Mazmeitas dzimšanas dienā. Vajag atlikt visas darba darīšanas, Aivar. Diemžēl nevar. Diemžēl tas kokaīns sevi nedarbos par Rīgu, ķipa. Kādam ir tie dropi jāliek, ķipa. Man liekas, viņas Stela riktīgi pušo to, ka tas ir viņas, ka tā ir viņa mazmeita. Jā. Protams, naudā jāiepērk. Bet tas, viņš ir idiots vai kas ar viņu ir? Viņš ir drusku nestabils, jā. Brasmi ir ceļā pie manis, viņi tūlīt būs klāt. Blumbergs vēl nav atradies? Man liekas, ka viņš vispār nekur nav pazudis. Man ir tāda sajūta, ka rasi man vienkārši melo. Atkal tas gļuks, mēs nevarēsim atpakaļ patīties. Sveiki! Labdien! Sveiki! Labi, mēs tad iesim, bet lūdzu neaizstrādājies, ja? Tā kuņi, blē! Kas tā kastīt? Viņi atnes konču kastu. Man tā likās, jā. Ja mēs konču kastu šitā atvērtu. Tas būtu tik rēcīgi. Tas būtu tik ērti. Es veiklā apēstu visu. Jā, īstenībā, jā. Tas būtu ļoti ērti. Bet iedomājies, kādā sakritīvu pasaulē viņi visu laiku dzīvo, tā kā, ak, Dievs, mēs tagad runājam par rasmu, ķipu, viņi tur sapisās, pēkšņi, bām, rasmu ienāk iekšā, vai, tā kā visu laiku. Kā vēlnu piemīn tā vēlns klāt.
Nē, bet tas konfekšu prikals bija tiešām, tā kā es izēstu visu veikalu. Saka, veikalām būtu pizdā. Kad jūs vispār pēdējo reizi ēdāt šāda tipa konfektes, no tas kastes, kas atverās? Pie mammas pēdējo reizi, kas bija aizkrūklē. Ok, labi. Nu, Bet tas pūres skaitās. tas tā kā Tās labas, jā, mazliet, tās labas. Bet neskaitot vecākus. Es ne. Darbā varbūt. Nu, varbūt kaut kā. Jā, uztaisa būs man šī gada dzimšanas dienas pasākums, tā kā PSRS stilā. Visi saņems tās konfektes. Mēs dzimšanas dienas video plāni, es jau visiem stāstu. Mums izmās, jā. Zinu, ka es iedomājos, īstenībā vakar par šo domāju, ka varētu kādreiz dzimšanas dienu uztaisīt tā kā pidžamas stilāk. Vienkārši visi pidžamās savā, sakā, tik ērti, tik forši. Principā tematikas dažādas. Mēs mērā atnākam stringos. Loreta kostīmos tos. Tas Labi. ir pelkostīm. Tagad laikam būs intro, un mēs tiekamies pēc intro, jā? Jā. Doj, tā. Ok, mēs esam atgriezušies. Ui, balons. Tikai naivs bērns var izdarīt. Uzlūgt uz savu dzimšanas dienu cilvēks, kur viens otru nevar ciest ne acu galā. Kuri tie ir? Čipa viņa tādā, man ir ilgums tev, Gunār. Domā pats. Neapdomīgs vārds un jūra deg bez benzīna. Ai, nu, Mildiņu, liecies. Tās labākās Vai balītes. viņi sāks ar kulakiem tagad bērnu klātbūtnē kauties? Varbūt tās, ka neviens no viņiem arī nemaz neatnāk. Nu? Jā, es tad skriešu. Es te ātri pabeigšu. Tas gan izsās pēc laptopa. Un lūdzu, neapēd man viss labums. Mildiņu, kad es kaut ko kādā... Kāds MacBooks, bļā. Skaties, sāks aizlīt. Vai bonš apelsīnu mutē iebazīs? tāds. Tā jau var sirdstriek Zinu, ko piedzīvēt. man tikko Rasmi pastāstīja. No. Tu taču neesi atlaist. Ko tu? Bet Pētersons ir atlaidis no darba Blumbergu. Tu dzirdēji. Viņš ir pateicis, ka viņam momentā ir jāierodās viesnīcā, un ja viņš neieradīsies viesnīcā ar visiem dokumentiem, tad viņš tiks atlaists ar pantu. Rasmi vēl gribēja viņu pierunāt. Man izsās, kā Gunāram nepis vispār. Viņš domā tikai par to ēdienu. Viņš domā tikai par savu labumu. Nu jā, par ēdienu. Nu, viņš šobrīd domā, kā viņš tā apelsīnu topēs magā to ir. Vai aplēs viņus cičīšus? Čičas. Nu jā, tur ir kā Viņš plūši. satiekās, lai izrunājās, bet Pētersons ne un nē. Ne. Tu gribi teikt, ka Blumbergs vēl nav uzradies? Nu nē, un telefonu arī neceļ. Rasmi nenormāli uztrauks. Es visu ceļu viņu dabūju mierināt. Viņa tagad runā ar Aivaru. Blumbergs atrasts miris savā dzīvoklī. Nu, tas ir, Viņš pārdozēja ar masturbēšanas. kas ka viņš atlaists? Kāds labi, nu ko tu mūli? Tu taču varbūt nākamais. Kāpēc lai es būtu nākamais? Jā, Aivars būtu gribējis, viņš jau sen man būtu atlaidis. Pēc tam mēs esam... Bļēdi, tā turpinās, rīt tevi atlaidīs. Izlūtinātās meitnītes dzimšanas dienu. Pēc tam tādi draugi uzaicināt? bija. Riesālīdēs jau manēs. Nē, īstenībā viņš ir Ka diezgan Blumbergs toksik. atlaists. Visu Es seriālu nesaprotu, laiku. par ko tu tagad priecāji. Vislielākā dilsēja tā pateikt šajā rīta, bļēdi. Čipa baigā draudzene nahuj, bet aiz muguras tur ko uztraucās nodiļš slēbi, bļēdi. Nē, pēc tam tālākajās kodās sezonās viņa tiešām būs kā laba draudzene. Nē, nu es ceru, jo viņi ir jālabojas. Viņi pagaidām ir... Jā, nu, zini kā, nē, tā, kad tu dzīvo kopā ar tik toksisku cilvēku, tad tu arī sāc bišķi palikt. Nu jā, nu viņi ir tas probācijas uzraudzes pagaidām jāuzliek kaut kāds ir no dilsēja. Nu kā? Viesnīca tagad ir bez pārvaldnieka? Jā, viņš jau domā par savu amatu. Jauno. Gudrinieks. Opā, Gunār, bļēdi. Es varētu būt nākamais? Pārvaldnieks. Tad, jā. Viņš jau tā, jās, Dadī, ejam nopisties numuriņu. No vajadzīgajiem dokumentiem. Nu, bet es taču jums paskaidroju. Bļet, tu vecais āzi. Es dzirdēju, ko jūs teicāt. Laimons patiešām ir pazudis. Nu, kāpēc jūs man neticat? Pazudis, izšķibējis, aizbraucis. Policija arī viņu meklē. Un vakar bija atnācis izmeklētājs Putniņš. Jūs varat pārbaudīt. Bet, man liekas, viņš bija citā lietā atnācis. Kaut ko būs Par tiem izdarījis, ja tomātiem. policija par viņu interesējas. Kāpēc vēl kaut ko? Rasmus, stāstiet man visu, kā ir. Jūs pats teicāt, ka to var pārbaudīt. Nu, kāpēc policija meklē jūs vīru? Nu, jūs man to stāstīsiet, nāksiet man soli pretī. Ja man būs jātērē laiks un jāmēģina to noskaidrot citā veidā. Es kādreiz skatījos ugunsgrēku, tie fakļie, kur ir dārgi, iet seksuālai džoki ir galvā. Ekoproduktiem ir saindējušies cilvēki. Es vienkārši visu laiku iztēlējos, ka viņš stāv bez biksēm, tad ķipā runājot šo visu tekstu, ķipā. Es nezinu, ka būs ļoti necīgi. Viss ir kārtībā, tikai problēmas. Šoreiz raža nebija tik liela, kā cerēts, un Laimons nolēma šmaukties. Ko viņš izdarīja? Nopirka veikalā kaut kādu
nitrātriem pārpilnu drazu. Bet kādi, pieņemsim, ķipa, viņam tur nebija šogad raža, ķipa, un viņš nopirka citus tomātus un dirgoja kā savējos. Vai tiešām no tomāta vispār fiziski kaut kā ir iespējams nomirt? Ja viņš izskatās pilnīgi sapūvis, ja tu ēd pelējumu kārtu, ķipa tu kā deģenerāts iekodies pelējumā, varbūt jā, bet vai ir iespējams, ka... Nē, ja tu pieņemsim, tā kā viņš ir ar kaut kādām ķīmijām audzēs, kaut kādām, kuras nevajadzētu cilvēkam tā kā ieēst, varbūt pēc tam varbūt kaut kāds... Man liekas, es nenomirtu, paties izdzertu krūzīti ar to šķidrumu, ko viņi lej virs uz tiem tomātiem, lai atbaidītu insektus, paties padzertos, viņam liekas, es nenomirt. Nē, ir cilvēks vienkārši ļoti jūtīgi. Piemēram, alerģiski cilvēki, tiegaņi ir tie, kuriem arī aizgaitu. Varbūt, bet tas izklausās dīvaini tāpat. Un pārdev kā pašaudzēta produkcija, ja? Es pareizi sapratu. Un tad sanāca tāda šmuce, ka vajadzēja laisties lapās, beigt. Nē, Laimons nav aizbēdzis. Es pazīstu savu vīru, un viņš spēja uzņemties atbildību par lietām, ko viņš ir sastrādājis. Viņš jau Kolumbijā Latīnas vēlē pa savu laiku īstenībā. Es atpūšos. Pelnīt atpūtā. Viņš nemūžam nebēgtu un neatstātu man lai es vien pats strēbju ārā to putru viņa vietā. Nemūžam. Pieņemsim, ka es jums ticu. Pieņemsim. Jā, pieņemsim, ka es ticu, ka... Mēties 4 apus. Viņš tāds ir to lakatiņu tevi nožņaukšu. Viņam nāksies atbildēt. Oi, bļāj! Ja nē, atbildēsi tu un viņu. 4 apus. Mēties 4 apus. 4 apus. Es kā suns paņemšu tev, bļāj. Pārvaldnieks, tas tiešām izklausās pārāk labi, lai būtu ticam. Kādas muļķības tu tagad runā? Gunči, tu teiksi dalbējums. Kāds nafīgi pārvaldnieks, bļāj? Kāpēc, ne? Tu pat, bļāj, savu kājstarp nevar pārvaldīt. Es esmu nostrādājis entos gadus, es te visus pazīstu. Bet tā nav atbilstoši izglītības. Kas un Blumbergam bija? Viņš, bļāj, šis kačigāra apliecība tikai vajag. 4 klases un deju kurs. 4 klases un deju kurs un, bļāj, tu esi you hired, bļāj. Bet jā, kāda izglītība vajag, lai tu būtu viesnīcas pārvaldnieks, ķipa? Pārvaldniekiem nekāda izglītība. Viesmīlības. Nē, vajag. Nē, viņš nav nekāds viesmīlis. Pārvaldnieks ir kaut kas cits. Kāds viesmīlis? Nē, man liekas, ka ir tā kaut kāda... Nē, ir tās viesmīlis skolas, jā. Bezdarbnieku skolas. Nē, bezdarbnieku skolas ir mākslas akadēmija, visi šie pārējie, visi, kas mācās mākslas akadēmijā, apsveicu, ja jūs pabeidzāt vai plānojat pabeigt profesionāli bezdarbnieki, bet... Nesaki tā. Nē, mākslas akadēmija ir waste of time, waste of money, waste of energy, pilnīgi. Ne, waste of money tiem, kas ir tur pasniedz. Visiem, kas tur saistīti ir. Nē, tie, kas pelna, tiem nav. Bet katrā ziņā, jā, ir tie, kuri ķipa izmācās to ķipa viesmīlību, un viņi tā kā pēc tam var strādāt visādos tie, kas pelna, kā skolas īpašnieki. Nē, viņiem tas ir biznes, protams. Tas ir biznes. Jebkura augstskola ir biznes, atcerieties to. Mūsdienās jau jā, agrāk tā nebija, tagad ir jā. Ir tīpaši teiks, maksā ārzemju studentiem, tie vispār tas tīri bizītes, bļa. Ķipā, kas uzņem. Jā, kas uz indus ņem iekšā, bļa. RTU! Bet tev ir jāiet augstskolē, lai kļūtu par ārstu. Nē, protams, ir augstskolas, kuras ir tiešām vajadzīgas, bet ir liela daļa augstskola, kas ir tīri tikai bizītes. Viņš tās Alberta koledžas kaut kādas, bļaļ. Mēs varam atvērt savu influenceru augstskolu. Jā, RTU fakultātes daudz, LU fakultātes daudz, pat bļa banka augstskolas, viņi visi ņem tos indusus, nahuj dod viņiem tās uzturēšanas atļaujas, vienkārši pelna naudu, bet tas jau cits topiks podkastā parunāsim par šo, jā. Pabeidz savu zootehnikas tehnikum vēl. Zootehnikas tehnikumā, kurš mācās. Ierakst komentārā. Pētiķi mācās. Ierakst komentārā, ja tas pētiķis. Parasts kolhoza darbinieks. Tu kredītu atmaksāt gribi? Jaunu mašīnu gribi? Jā. Pirmpies vajag gribi? Tu gribi strādāt par malku, tu gribi iet prom no tās čakielas. Gribi nohuj tik no turienes nost. Kur pēc nedēļas jau būs par vēlu. Mēs varēsim palikt Svilpodam, viņš pieņems kādu citu tai vietā. No vienas puses, ano divām arī. Viņam tak šodien mazmeitai dzimšanas. Paņem mani no aizmuguras. Mēties 4 apus. Viņa tad, es esmu uzvilkusies. Jā, bļē, Dalbāns. Kas tāds? Tas ir Michaels Jackson. Tas ir jauns tēls. Reku rakstīts viesnīcā, ierodas jauns klients Aleksis. I know everything about him, bet es jums saku neteiktu. Okay. Viņš izjās Max Cringe jau. Viņš pīsīs kādu? Savu roku. Nē, tur būs daudz trakāks lietas. Viņš izjās deģenerāts. Ak, mans Dievs. Bet pasties, pa 20 šajā 19 epizodē, gan 20 epizodēm tikai pirmais, ko iets attāca. Īstenībā, jā. Leons bija otrais. Ka tie pāris dokumenti, ko jūs aizmirsāt mašīnā, mainīs lietas būtību. Petersona kungs. Kā tu zini? Kā viņš pazīst īpašnieku, jā?
Ko tu esmu? Beidzot, es jau domāju, ka jūs esat man piekrāpis. Nē, nu ko jūs tādu izdevību es garām nelaistu. Es tikko atbraucu. Es jau tikai pajoku. Tagad viņš kaut kādā ļoti zināmā, viņš tēloja sapņu komandā, ne? Iespējams. Viņš ir ļoti dzirdēta, redzēta balss. Viņš iespējams sapņu komandā. Tas te, kā viņam bija vārds? Ančevskis. Liekas, viņš ļoti zināmā latviešu filmā bija. Man jānokārto vienu lietu, un pēc tam mēs parunāsim. Indiāņi arī. Viņš ir vairākās kaut kādā. Nē, noteikti, jā, viņš populārs aktieris. Bet jā. Blumbergs, iesim ar. Kāpēc viņš ar rādīju? Viņš ir dragājis vai kas tur notiek? Nē. Nevajag spoilēt. Ak, Dievs, kā man patīk, jūs nezināt, kas ir. Viņš piedīs bikses tagad, vai kas tur notiek? Viņš šobrīd urinē. Pagaid, nāc atpakaļ. Ui, girl. Man iezvāver. Lecam balonos. Pīmpi, bļē. Pagaidi, nu taču nekādā jēgā. Tu iesies pēc ķēma, bļē. Sēdi. Meties 4 bombas. Parādi man kurpes. Dod taponu. Kas netīrs. Parādi ānus. Pagaid, viņa tagad... Bļē, tev dīsa netīra. Paplad dirsa. Viņš ķipa tagad ies uz darba interviju, kur nav. Laikam, jā. Viņš ies uz neeksistošu vakants. Viņš pats izdomāja viņu. Tā kā Petersons nebūtu tā, ka viņš katru dienu redzētu Gunāru. Tagad pēkšņi satīrīs viņu, viņš tāds, wow, jā. Ko izdarīs no matiem? Un tavs ānus ir tīrs? Paklau, varbūt šodien tomēr, varbūt jāatstāj uz citu reizi. Nu. Kas no tā mainīsies? Tu taču pats teici, ka Ieviņai šodien ir dzimšanas diena. Jā, viņš zoļu apakšas skatīsies Petersona kungs. Zols tīrs bombas, meties 4 lai pārbaudīt. Kur tie laika sievietes vēl, ka tādas kurpes kā viņa? Svētku reizi, un es ar tādu nopietnu. Kāda steiga? Nu pasākums kafēnīcā. Evram nav nekur jābrauc. Kāda steiga? Es domāju, ka tos preļu pilsētas svētkos, ka tos tādās krustībās, un es domāju, ka tur diezgan populāri. Nē, es mīlu preļus, man labi, tā kā neapvainoties preļu cilvēks, vienkārši pirmā attālāka no Rīgas pilsētas, kas ienāca prātā. Preļi ir tuvu Līvāniem? Jā. Nu, tālāk nekā Jēkabpils, kaut 50 kilometri. Aiz Jēkabpils? Tu no Jēkabpils brauc uz Līvāniem, tad Līvānos nogriezies uz Gammu, un brauc taisni pār sliedēm, un vēl taisni 40 vai 50 kilometri. Tas ir uz Rēzeknes pusi jau, jā. Tur vai tur? Pa labi, jā, uz Rēzeknes pusi, jā. Nē, es mīlu preļus, vienkārši, tas pirmais man tāda ideja. Bet ja tur esam. Bet zinu, ka mazpilsētās tas modē joprojām ir. Stabili. Domāju, ja viņi vēl tagad tur ir, es taču nevaru Rasmas klātbūtnē par šo lietu runāt. Tad tu ieiesi un pateiksi Aivaram, ka svinībām viss ir sagatavots. Tu ieiesi, nometīsies 4 un pateiksi Aivaram viss. Un tad Aivars ieies tevī. Jā, un tad jūs parunāsiet. Rīceklis. Būs labi. Uzgādz viņu skaļāk. Tu domā? Viss. Turīkti. Ui, viņam stojiks, skaties, viņš ir stojikiet projām. Man ir stojiks. Aiznesīšu uz kafēnīcu. Man ir reāli stojiks. Viņam ir stojiks for real, actually. Bļaļ, moš grib man noņemt skaitu. Īstenībā šitā ir roka arī, iemanīsies. Īstenībā tā sieviete ir diezgan līdzīga viņa actual wife in life. Nu, varbūt viņa ir kaut ko muķie, ja viņa ir viņa type, un viņa vēl tēloja vīru un sievu, varbūt viņa kaut ko... Bučojas arī visās atzīm. Šī ir bēdēs, sem gūt apties. Šis ir tā kā luks. Pasties, cik Zenta! Oi! Liec iekšā! Žāni, liec iekšā! Kaut ko tādu, ko citur ne pa kādu naudu jūs neredzēs. Jā. Skats tiešām ir labs. Oi, viņa patika, ko viņš teica. Viņa tāda bija redzēja manas bulkas. Bet tā ir bēdēs un gūtas, vienkārši rokas slēdžiem domāt. Rokas slēdžiem fucking rokas dalžiem. dalžiem. Tas ir luks numuri. Jā? Nu, da. Bet tas rāmis insane, insane. Tu redzēji, ko pārnēsā Zenta? Viņa ir atļauja vispār šo pārnēsāt. Viņa ir atļauja pārnēsāt tādas bulkas. 13. numurā viņa tādu bardaku bija atstājis. Viņa ir kartiņa kaut kā. Viņa ir kaut kāda, sēļu pasa, Eksāmens jānāk tev priekš tādi. Ziniet, te mums tomēr it kā kaut kas nesot pabeigts. Un tad es tagad noiešu zemē. Pēc atslēdziņām... Un nodaršīšu pagrabā. Un tas elegantu, skaistu numuru. Nekur nevajag iet. Neko nevajag. Var man te izfalsēt pat gultā. Es īstenībā atceros visu laiku katrā sērijā viņiem katram numuriņam atslēgām bija tie garie piekariņi, tie koki, kur rakstīts tas numuriņa, tas cipars. Tā kā... Jā, īstenībā forši. Tāda neliela nesaprašanās mums. Nē. Viss kārtībā. Kurš santīms? 2 eiro iedos? Es šeit 2 santīm nopēc savu biļet drēbes, kamēr droši. Lati. Paldies jau, nu.
Mēs jau cilvēku labā visu, ko. Tā kā... Bet viņš ir parasts klients, vai viņš kaut kāds special klients? Tā kā special, kaut atpaliks puiši. Nē, nenotīzot, viņš tā kā ir pazīstams kādu, jā, viņš tik par kaut kāds, viņš nav vienkārši klients. Labi, neuzlasāt Ja sākšu teikt, jūs sāksiet saprast. Gai viņš dēls kādam kaut kas tur. Es kaut ko dzirdēju, jūs... Dodat pisties pa brīvu. Jūs sniedzat seksuālu rakstura pakalpojumus, es tā dzirdēju. Jā, žās, meties četrāpus. Zentā. Vai jums ir cenrādis? Vai ko jūs? Pie mums ir klusi un mierīgi. Jūs varat man ticēt. Girl, tev nevar ticēt. Jūs saprotiet, bez manas ziņas te nevienam pat mats no galvas nenokrīt. Es visu zinu klusi. Kāpēc viņi guļās gultā? Viņš jās naudu dabūt. Jā, nē, tam es ticu, jā. Viņš kāpēc viņi izvilks, bļa? Ņem tev dalderis, bļa. Opa. Viņa par 1 eiro atdos. Nu, nevajadzēs. 1 latu. Pasnes viņa priecīgi par 2 centīmiem. Ja jums... Izsās pēc 5 centīmu monētas īstenībā. Ja jums vēl ko kādreiz vajag. Šos man vajag, jā. Vēl 2 centīmus noliek. Šos saka tev 4 centīmi. Es naktas vidu būšu klāt. Naktas vidu? Paldies. Vai paldies. Bet tikai tīri uz dedukcijas spējām. Tie nebija 50 centīmi, jo viņi nebija spīdīgi. Tie bija lati vecīt. Tie bija spīdīgi. Nē, centīmi. Tie nebija centīmi. Tie bija lati. Tie bija lati? Es redzēju, ka tie bija lati. Man likās, viņi 3 latus iedeva. Jā? Jā. Tas ir daudz. Tas ir ļoti daudz. 2009. gadā viņa atdotos pat 3 latiem. Nē, 3 lati ir ļoti daudz. Man bērnībā iedeva 1 latu, man likās, būs miljonu. Pagaid, reāliski varēja būt, ka lielākā daļa bija 5 lati dienas alga apmēram. Ja tu 90 pelni mēnesī, 20 dienas, 20, nu jā, dienā 5 lati pelnīja. Tā viņas dienas alga, basically. Tāpēc jau viņi naktas vidū atnāks atzīst. Jā. Paldies jums. Bet, sorry, es negribu tik bieži pauzēt, jo editot būs čakars, bet vienkārši tas fakts, ka... Tas jau uz tevi. Es zinu, Sandri vairāk, bet vienkārši, tagad, lai tu justos forši, tev bija tā kā, tev jānēsā banknotes lielas līdzi, bet agrāk tu varēji ar monētām justies kā Krūzes Džeks, ka tev grabēja tā kā monētas kabatās, neisies pēc bomža. Visi domāja, fujiks ar naudu, ķipa. Tev grab monētas, tu fujiks ar naudu, bļē. Tagad tev ir monētas, liekas... Nu jā, tas bombzis, ķipa, ar monētām. Bļē, tie bija īstenībā labi laiki. Man patika tie laiki, kad monētas nozīmēja bagātību, ķipa. Jā. Tas es dzīvi priecīgi ir. Es zinu, ka no šitā varēs naudu dabūt ārā. No viss tā. Viņš var to mūziku izrubīt. Es saprotu tikai vienu, ka jūs negribat iet prom no viesnīcas, bet, mīļais cilvēki, neviens taču jūs nekur nedzer. Nē, Pēterskungs, jūs man nesapratāt. Es nerunāju par bārmeņu darbu, es runāju par citu amatu. Citu amatu? Nu jā, tā kā par pārvaldnieku. Pārvaldnieku? Viņš tu daunis esi, bļē. 6,90. Viņš tev vispār ir, bļē, uzvalks kaut kāds mājās. Parādi, bļē, fucking tupeļu, bļē, zoli nohai. Meties četrāpus. Meties četrāpus. Tu pimpi. Labi. Jūs atrast kādu citu kandidatūru? Nē, nu šīs piedāvājums tiešām nāk negaitīts. Es saprotu, Pēterskungs. Tas ļauj man paēst šokolādes konfekts. Pimpi, bļē. Pēkšņi bārmenis un kaut ko tādu met laukā. Tu, bļē, žokei pisies ārā. Tu kropus, bļē. Klausies, Gunār, bļē, vēl viens vārds uz tev izšķēdīšu, ja baļņiks. Kurs es pabeidzis? Vai nu četrāpus meties? Certifikāts tās ir ļoti labi. Tev, bļē, kačigāra certifikāts rahuēni, jā. Es deju kursus, esmu pabeidzis. Kačigāra. Un deju kursi. Nē, ko viņš teica, kāds viņam ir certifikāts? Nē, kaut kas viņam ir. Dalbāni, ķipa. Jā, lūdzu. Labdien. Netraucēji? Lāra, ka jaunais pārvaldnieks iepazīsties. Jā, es padomāšu par jums. Varbūt. Jā, tad es... Bļā. Man ir vairāk visprāti, ka tu kā saki, bet nesaki, ķipa, un tad... Nahu tu ko vispār saki? Viņa neko nesaka, bet esam visprāti vēl vairāk. Es esmu ar mieru pieņemt pārvaldnieku amatu. Tu dzirdēji? Viņš teica, es esmu ar mieru pieņemt pārvaldnieku amatu. Jā? Jā! Es tieši teicu! Šit uzminēja reāli. Un tagad šeit būs seks. Pagaid, noņem jāuztiņ. Ok. Mēs esam gatavi turpināt. Drunk. Davai. Bet
Es man liekas, pēdējā aliņā taisīsim. Uz nākamā sezona būs, sērija būs jāiet vēl pakaļ. Hell, nav vecīs tu jāstur, jā, pareizi. Labi, davai, gatava? 3, 2, 1. What the fuck? Kas? Zinu, kodam uzvada? Ir rādz, ka mūsu princese Oto. un pārējais nav tik. Kāds viņš svelk kā degunu viņu? Daunis ir. Gaļu nēdu, paldies. Viņš ir veģetārietis? Guņš ko ieminējās par to, ka tos ķipa zālēdājs. Es saku 2 minūtes un viņi laizīsies. Viņi? Abi 2. Mēs neesam tik ļoti Paklausies muzoniņu. Lai es jums paskaidrotu, ko mans kuņis var sagramot, ko nevar, vai ne? Es tikai pajautāju, ko tu šojies tagad uzreiz iedēm. Te nebija austiņas. Bet viņš ir tāds, tā kā, ķipā, tas Oto, viņš tēlo tādu, tā kā, pohuistisko fuiku, kurš jebkuram arī ko pateikt, parunāties, ķipā, viņš tā kā feel free. Tad īstenībā viņam nav pat istabiņu tajā viesnīcā huiju. Jā, viņš lido kā putns, viņš vienmēr šeit ir, bet nemaksā ne par ko, un ķipā. Tas ir bohēmis vispār. Jā. Tās salāt lapas no apakšas izvilkt ārā priekš tevis, ja tev. Pagaidīsim jubilāri, ja? Jā, klausies, Vizīt, te būs tikai savēji, un nav jābūt tik pārspīlēt pieklājīgi. Pārspīlēt? Viņš vispār nebija sen bijis daudz sērijas. Viņam burberīši, tas maisiņš. Zini, man jau bērnības nepatīk tāda salfīta, kā tu. Kur tu izrāki? Es mēģinu Kad oversize t-shirtu nopirka sīkai. Spēcīgi vārdi. Kur tu izrāki? Es mēģinu tev iepatikties. Jā. Bet, protams, kas solīts? Lūdzu. Uzreiz kā viņi Kas tas tos Jā, būs tā vēl lasai draudziņš. Jā, viņai taču tā lote bija viņas mīļākā manta. Vispār, jā. Oi, nē, tur tas pats iekšā. Tas pats? Pagaid, viņiem būs vienādas nopirkuši? Gribēju, lai Eli, jā? Ups. Dvīņi. Dēm, reci. Dvīņu brāļi. Lau, cik smieklīgi. Divi brāļi. Jā, Brunā un Brunā. Es te stāvēju ēdienu, gaidīju tevi. Apēd visus jogurtus. Pagad, viņš pateica nē. Klausies. Viņš tevi atlaida? Jā. Viņš teica, ka padomās. Paņem man tepat uz galda! Visi jau grīdas lapi, tur tek, viss vienkārši ūdens kritums niengādas, bļa. Gunār, tas nozīmē, viņš padomās, tas nozīmē, ka mums ir 100% darbs. Labi, ka šis kleitas materiāls ir ūdens necaurlaidīgs. Jā, mamma jānomāc 4 apus un viss aizgāja. Atcerēties. Ja es nedabūšu šo darbu, tad nedabūšu. Gunār! Jā, bonzi. Tā gribas to darbu. Gribas seksu rītīgi arī. Meties 4 apus. Ēdies, meties 4 apus, bļa. Oto, jūs jau prom? Jūs? O, cīga mutēs. Vēl cer, tikai uzpīpēt. Ja drīkst uz mirkli. Nu, viņi laizīsies? Klausies, meties 4 apus. Jūs esat šeit. Kādā ziņā? Nu, vistiešāk, jā. Meties 4 apus. Viņš teica, esmu priecīgs. Jā, es priecājos, ka esat šeit, jā. Jūs paklausījāt, ja viņas lūgumam atnācāt uz viņas dzimšanas dienu. Viņš tās, jā, ok, viss kārtībā vienreiz. Loģiski, es attaušu pat vēl personīgi. Pasniņš tās, ka tagad klauns. Sāicinājis tik Viņš daudz kā Malboro viņam nezinu, kas viņam ir. Viesībās. Prīma bez filtra. Tas, man liekas, ir Filipa Morris. Elita zelta. Arī Malboro, nē, šitās tās garās. Nē, tās tirgus, Camel kaut kāds tipa no tirgus. Sifilis Morris. Simtnieces. Brīvs brīdis. Es gribētu ar jums aprunāties. Es gribētu ar jums dzimumu mierīgāk atmosfēru. Viņš tās ienāk. Nu, es esmu klāt, viņš tās meties 4 apus. Es to lūdzu. Nav daudz. Ir gan. Ir. Ja tas turienes, ja gribi kaut ko prasīt, tad prasa uzreiz. Kas tā par grupu ir jums, Maiks? Es mēģinu saprast, es nevaru saprast. Jo sejas bija baltas vienkārši, bet nav kis. Kāds? Aerosmith. Aerosmith. Es jau jums teicu, no manas puses tas bija ļoti nopietni. Es būtu ļoti pateicīgs, ja man par Anitu varētu kaut ko vairāk pastāstīt. She dead. Iedosī puhel vēl linku uz Anitu. Viņš atkal būs aizvainots ļoti skaisi. Pagad cīgi aiz auss? Nē, nav. Tu tikai tagad interesē. Cītis apvainosies, es neaiziešu apakaļ tagad uz viņas tusiņu. Cītis. Mēs varētu to izdarīt kādu citu dienu. Protams, varam citu dienu. Labi. Sarunājuši.
Dē, viņi tā kā kaut kādu ķipā father and son bondu paķēra. Ko viņi, kā jums liekas, ko viņi uzdāvināja? Burkānu mizojamo. Teiksim, varbūt viņi uzdāvināja to kartupeļu, to režģīša prikolu ķipā. Man ir divi varianti. Vai ne burkānu mizojamo, vai ne barflaks atkal? Nē, tur ir grāmata vai krāsojamā grāmata vai kaut kas tāds. Varētu būt, bet vai tu mini vai zini? Mini vai zini? Ir tāds, man liekas, bija. Zini vai mini bija prāts spēlē? Es minu, jo, Bet Miervaldim arī dāvana rokās, ko viņš uzdāvināja. Atsaukt piekarīt. Labs variants īstenībā, jā. Man vajag, lai parāda tā kā to... Kastīt, kā izskaties. Viņam aizņā ir kaut kas iekšā. Vēr vaļā! Tur varētu es domāju, būt... Vēr vaļā. Kaut kādam lēle. Varbūt tāda pati lēle. Nē, kaut kāds Lego. Viņu brāļi un tādi draudzīgi laikam. Jā, davai. Viņam ir vēl viens. Es domāju, ka viņam vēl viens. Viņam ir tāds pats. Daudz laimes. Nē. Ja viņi būtu dos. Kas tas bija? Tas ir viņa albums, kuriem ir kalbi. Jā. Viņš uzdāvināja savu kalbilžu albumu. Nu, beidz, tas nav smuki, Jā, es pilnībā piekrītu. Es arī, es piekrītu tiešām, bet es ko padarīsim tādu? Iedzeriet vēl. Es vairs nevajadzētu visu. Tu nevari, jā. Tev jāizdod mūsu mājās. Es lasīju, proti, viņi arī drīz. Tas gribētu vēl. Jā, es ticu. Nevajag palīdzēt. Mimosas. Jā, es tas garšīgi. Visticamāk, mimosas. Ko skaties? Tu viņu izvaru mēģināji. Ja kas, man pirms 3 dienām diagnosticēja HIV. Tev arī tagad. Man bija jāpasaka tevs. Tas tavu. Mums nav bijis seks atpasies. Es visu skaitu. Ritai Gunāram jābūt. Viņš klausies, tev parūkas sejas bišķi. Man nevajag Martei. Fui! Nepieskaries man. Kā es viņam biju seju reāli. Leonardo DiCaprio! Daddy! Pagā, puķis būs viņai vai Martai? Martai. Dāvini puķis Martai, Uboga. Lai piepildās kāds no tiem. Auds tik pats liela un smuka kā mamma. Puķis ir mammai? Saki, viņas ir Martai. Paga. Vēl viens! Ir Martai. Jā! Bomba, puška, Leon! Bomba! Fuck! 5 baltas rozes, bļa, varēja jau vairāk paņemt, bet no kuņas ņem. Viņš varēja nopašot Rihardu. Cepurīt, jā. Vai es nevaru būt tādu tenšanu? Mildiņam ar cepurīt. Viņa valējusies ar visiem tajā ēkā. Īstenībā šajā telpā šobrīd nav neviens cilvēks, ar kuņu nebūtu pisis. It īpaši, ka tas tajā stūrī. Tas tajā stūrī mieriņš. Neskaitot, protams, meitu viņas, bet ar visiem pārējiem. Ar Aivaru viņa arī? Nē, arī ar Mildiņu. Viņš šķērējās virtuvē, kamēr ēda apelsīnus. Bērnu pasākumi. Tu biji tikko bērnu pasākumā. Bija arī tikpat krimš? Nē, sākumā jā, bet vēlāk jau vienalga. Klausies, dod zvaigi un es iešu prom. Kādu laiciņu atpakaļ? Kā viņi pazīstam? Es tā uz momentu varēju atskriet. Tu jau droši vien visiem izstāstīji, ka ne, jau viņš viņa pīs. Gāls. Kad brauks? Tu pateici vai ne? Tas ir kāds noslēpums? Jā vai nē? Nē, taču nomierinies. Pimpi, bļē. Kaut gan es nesaprotu. Gejs esi, bļē. Nakto rozā krakos. Ja es būtu viņa māte un mans dēls man štāvis kliektu. Srāzu, bļē. Ko jā vai nē, bļē? Meties 4, bļē, pimpi. It īpaši, ja viņš šādā vecumā, es to mūku. Nē, tu uzreiz plām. Tur būtu pļauka startā. Kas pa huņu, bļē? Nedrīkst atklāt, ka tu esi mans dēls. Blumberga dēls. Ka man te ir jānokārto dažas lietas. Atkal kādu no tavām Sūdas par cietas, bļē. Miljonu nopelnīt stundas laikā? Nē. Viens no vecajiem plāniem, kurš tavas muļķības dēļ nesanāca. Ui! Orzīs, fujiks. Kāpēc taisnības šai viesnīcai vajadzēja piederēt mums? Pareizāk sakot, manai māsai Līgai. Viņam ir māsa Līga, kura kaut kādā veidā arī viņas meita Līga, un kas nahuj noteikti. Ak, mans Dievs, tu vai māsai Līgai? Kura Līgo visu laiku? Līga laimīga? Ak, Dievs, beidz būs tik nopietns, vai dabūs, bļēja, cevli nahuj dagunā, bļēja. Nē, bet, kad šeit rekurīt tas prikals, kad viņš un viņa māsa diezgan big role īstenībā spēlēs. Šajā seriālā? Ne vispār seriālā, bet tā kā tajā sezonā, jā. Ok. So, būs interesanti. Ok. Nē, kaut kas te briest, jā. Nu ko, aizdicina to kliņģeri un metamies 4? Viņu cepa Mildiņa.
Pagaid, viņš nobučoja viņu? Pagaidi. Es nepalaidu garām, viņi tā kā... Nē, es tieši palaidu garām, viņi tā kā jūs atkal... Bet nevienā brīdī to neizcēla. Viņi vienkārši tā kā, viņiem toreiz... Pēdējā reize bija, ka viņi bija tajā tur, un viņa tur savas tās zeķītas. Jā, un viņam Ieviņa lika sabučoties, bet visā šajā sērijās nekādi mājieni nebija. Un tagad... Ieviņa šodien teiks, ievadīs manā mamā. Jā, ieliec savu dzimlocekli manas mammas. Es gribu brālī. Jā. Ok, es pieņemu, ka viņa līdz tam arī ir kaut ko... Tēti šauj! Klinķeris ir. Bet meitiņi iedomājies vēlēšanos? Kaut jūs šokar nodarboties ar seksu. Man sarēktu galvu pēc šito. Kur pārējie? Lai dzīvo sveiks, lai dzīvo. Šis ir nostalģiskas vaibas kaut kādas. Nē, tāpēc, ka... Labi, ka nebija daudz baltu dziediņu. Tāpēc, ka šito dziedāja vecajās filmās. Jā, ka šeit arī tā sajūta, skaties tiem aktieriem, viņi visiem jau, teiksim, tur Mildiņai, un tam Tefujikam jau ir, kā vecums, un viņi dzied tās dziesmas, tas izklausās tā nostalģiski, apmēram tā kā, Un vēl viens, nezinu, interesants, tas nav interesants fakts, vienkārši fakts kā tāds, ka viņi visi pārsvarā ir dziedoši aktieri. Jā. Tāpēc, ka, principā, Latvijas teātris ir ļoti dziedošs teātris. Viņi māk dziedāt. Jo dzirdēju, kā Dita Lūriņa dziedāja, viņa māk dziedāt. Jā. Tā es to dzirdēju. Nē, bet tas bija ļoti nostalģisks tāds sajūta. Jā, man arī patīk. Tu iedomājies? Es vēlos, lai mamma un tētis dzīvo kopā. Uz to pusi arī bija. Un tie vecāki, ko viņa mīlē, lai dzīvo Aiztais muti. Bet par ko viņiem visties nērti? Visi, ko atsošies, zina, ka viņa... Nu jā, bet visi zina, ka viņa nemīl. Tas ir absurds, ko tu esi ieņēmis galvā. Bet tas nebija awkward īstenībā. Līgas slimnīcā viņa ārstējās no depresijas. Un nekāda īpašu viņai nav vajadzīga. 9. gadā... Līgas slimnīcā, Līga ārstē no depresijas. Liekas, ka 9. gadā depresija vēl nebija tik popularizēta fake slimība kā mūsdienās, jo mūsdienās visiem ir depresija. Tā ir Līgai, es neteikšu, viņai baigi depresija, viņa vienkārši slima ar galvu ir. Nu jā, vienkārši tajā laikā varbūt to depresija skaitījās īsta šāda diagnoze. Mūsdienās depresija ir vienkārši tā kā... Tāpēc, ka visi saka, ka viņiem ir depresija. Jā, es negribu iet uz darbu, man nepatīk darīt manu darbu, ķipa man zēbalis dzīvo, man ir depresija. Kaut kā tā. Viņa vispār par sevi nespēja parūpēties, kur nu vēl par īpašumiem. Tāpēc jau toreiz es pārdevu viņas viesnīcas daļu. Un naudu ieguldīja Blumberga stabilitātēs. Es atceros, kāpēc viņai aizgāja širmis ciet. Tikai kāds labums man. Māsai. Es atceros. Es neapmaksāju viņas ārstēšanos. Nesedz visus izdevumus. Es katru mēnesi nepārskaitu tavā kontā naudu, ko? Tu pārskaiti. Pārskaiti un labu naudu, tikai tie ir ubaga graši. Salīdzinot ar to, ko saņem Petersoni un Blumbergs. Veci, tu esi pirmais klients. Laimons joprojām ir mans vīrs. Un šobrīd viņam ir nopietnas nepatikšanas un vispār viņš ir pazudis. Sāksim ar to, ka viņš nepelna vispār neko tas Aivars, bļaļ. Laikam aizlaidies no tevis. Tu esi pirmais klients pa 3 mēnešiem. Aleksi, un kāpēc tu tā? Tāpēc, ka tu manu māsu noved līdz psihenei. Tu pakāsi viņas viesnīcas daļas. Kādas daļas? Bet nekas. Es visu atgūšu. Viesnīca būs mana. Tā tev liekas, ja tu kādam pateiksi, ka es... Pagad, ne jau beidzas sēriju jau. Tu to ļoti nožēli. Tā izklausās. Tu saprati, ko es tev teicu. Žalskijs fujets, bļaļ. Nē, viņš visās pīzdām mīzē kaut kādu. Nē, viņam ir, bļaļ, spīdīga žakete un rozā krekls, bļaļ. Viņš ir stratēģis. Viņš ir sapūties stratēģi, bet mēs, sērija beidzas, mēs neskatīsimies, kas notiks nākamajā sērijā, bet, bļaļ. Šī bija interesanta sērija. Jā, bet tas saudabīga, specifiska tāda. Nē, vienkārši šobrīd ir sācies next etaps. Laikam, jā. Seriālā, kur sāksies viens man nepatīk lamāties. Lamājies, visiem patīk, ka lamājies. Sāksies tā kā raz. Būs žoska? Bet, jā, tur sāksies crazy. Es negribu pats tagad pētīt, bet kāds komentāros ierakstiet, cik vispār sērijas ir šajā sezonā. Ja es gribu zināt, cik mēs tālu no tās galvenās kulminācijas. Es negribu skatīties, es gribu, lai viņi pasaka. Cik mēs esam tālu, jo es zinu, ka pēdējā sērijā sezonas notiks tā kulminācija, galvenā ķipa, tā jābūt.
Bet cik tālu mēs no viņas esam, es gribu zināt. Jā! Bet viss iet uz to, ka šis te Leons sāk spīst Martu regulārā tā kā grafikā jau ķipa uz to kustās vislēnītēm. Jā, nu būs grafiks kaut kāds. Pirmdien, trešdien, piekdienas tev pisu dibenā un pārējais pārējā. Un tad mēs skatīsimies, kas būs nākamajā sērijā. Atcerieties uzspiest like, subscribe. Un mēs tiksimies jums nākamajā sērijā, iespējams, kā ar Baibu. Ja jūs labi uzvedīsieties, ja jūs būsiet paklausīgi mazi surikātiņi, tad jūs redzēsiet Baibu nākamajā sērijā atpakaļ. Tāpēc paldies, atā un uz redzēšanos.